Tas brīnums ir tas, ka katram ir jāatrod un jādara tas darbs, kur viņš ir noderīgs. Mani sauc Aija Krūmiņa. Uz rampu es atnācu 1985. gadā un nospēlēju līdz 90. gadam 5 gadus. Tad bija, tā teikt, vētrainie jaunības gadi. Man piedzima dēls. Un tad uz rampas atkal atnāca 2014. gadā. Nākošais gads būs 10 gadi. Es esmu Vinita, un rampā es esmu mazliet vairāk kā 4 gadus. Mani sauc Inta. Rampā esmu ļoti ilgi. Kauns pilnīgi teikt, cik ilgi. Labi, 47 gadi. Mani sauc Andris Līvmanis, un es esmu teātris studijā Rampa kopš 2014. gada septembra. Es esmu Jānis Dreibmanis, un es rampā esmu 10 gadus. Mani sauc Laura Aksika, un rampā es darbojos, laikam jau 25 gadus, tā sanāk. Mani sauc Diana, un es tikai nesen iesāku šī gada sākumā, janvārī. Šeit mani ļoti pozitīvi pieņēma, un es ļoti priecīga, ka šeit es atrodos. Mani sauc Kristīna Millere, un teātris studijā Rampa es darbojos no 22. gada novembra mēneša, samērā nesen. Es esmu Agita Lūse, un teātris studijā Rampa esmu kopš 2018. gada. Mani sauc Aigars Jauda. Teātrī darbojos jau 22 gadus. Jā. Es esmu Visvaldis, un studijā Rampa sāka darboties Covid laikā. Tad nepilns 2 gadus. Ikdienā es strādāju par kultūras nama administratoru, tajā pašā kultūras namā, kur mums notiek mēģinājumi. Ikdienā es esmu koncertmeistare dejotājiem. Esmu pensionāre, bet vispār es strādāju pirmskolas izglītības iestādē pēdējos 15 gadus. Ikdienā es strādāju valsts pārvaldē kā ierēdnis, un svētdienās darbojos savā draudzē kā ērģelnieks. Ikdienā es strādāju Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, esmu entomologs, kukaiņu pētnieks, un reizēm stāstu bērniem, retāk pieaugušiem, kaut ko par kukaiņiem. Es ilgus gadus strādāju turismā, bet šobrīd es strādāju armijā. Man ir pastāvīgais darbs kā skolotāja palīgs. Ļoti patīk, interesants, nekad nav garlaicīgi. Bet šī gada sākumā man arī bija ļoti liels izmaiņas, tāpēc tagad es sākšu patstāvīgu darbu uzņēmumā, kur kā grāmatas palīgs. Ikdienā es esmu klīniskais psihologs un psihoterapijas speciālists. Es esmu docente Rīgas Stradiņu universitātē. Studentiem mācu antropoloģijas teorijas, medicīnas antropoloģiju, arī vadu bakalaura darbus, maģistra darbus. Ikdienā esmu datorspeciālists. Atbildu par datortehnikas uzturēšanu un apkalpošanu. Ikdienā strādāju tipogrāfijā. Esmu operators, tādas lielas garas iekārtas un ražoju daudz grāmatiņu, miljoniem. Man viņi visi ir vienādi. Vai tā ir bērndārza audzinātāja, vai tā ir pasniedzēja universitātē, vai pilnīgi vienalga. Jo viņi ir atnākuši darīt kopā ar mani vienu darbu. Un galvenais, ko es mēģinu viņus apvienot kā domu biedrus. Priekš manis amatieru teātris Rampa ir gan atpūta, gan izklaide, gan smags darbs. Teātris man ir tā kā papildinājums, varētu teikt, manām darbam, jo es arī dziedu
pati arī mazliet dejoju, dziedu gan ansambļos, gan koros, un tas viss palīdz viens otru papildina. Visi jau parasti saka, ka tā ir iespēja izdzīvot daudz un dažādas dzīves. Jā, tā ir taisnība. Tas ir bezgalīgi interesanti pārvērsties un izdzīvot daudzas dzīves. Tas ir forši. Teātris man ir vaļasprieks. Es spēlēju tāpēc, lai gūtu prieku. Jā, tas ir drusku no izklaides. Drusku tomēr ir jāpieliek darbs, lai iemācītos tekstu, lai atcerētos. Tā ir vēl viena manas personības šķautnes izpēte un manu, tā teikt, robežu, cik daudz es pati spēju uz skatuves vai atbrīvoties, vai kaut ko panākt, vai izpildīt režisoras norādījumus, vai tieši otrādāk piedabūt režisoru pieņemt manu interpretāciju. Drīzāk izklaide. Es saprotu, ka jābūt savā ziņā nopietnām, ir jāuztver tas tā kā tavs hobijs, bet, lai visu to iemācītos, arī kaut kādai savai domāšanai jābūt. Amatieru teātris priekš manis ir kļuvusi par daļu no mana brīvā laika nodarbes. Laikam tas jau ir jāsaka daļa no dzīves stila. Un tas ir veids, kā esot uz skatuves, mēs varam iejusties un izspēlēt dažādas lomas. Pirmkārt, arī pašpilnveidošanās, jo ir jau kādas prasmes, kuras visa mūža garumā var apgūt, un tas attiecās varbūt uz tādu arī spēju iejusties citu cilvēku domāšanā un izjūtās. Tas ir pirmais. Otrais, kā es atrodu teātrī sev brīnišķīgus draugus. Es amatieru teātrī esmu nokļuvis diezgan nejauši. Un vēl varbūt arī neesmu arī tā pilnīgi noformulējis, kas tas priekš manis ir. Katrā ziņā tā ir jauna pieredze, jauni izaicinājumi. Jā, izdzīvot varbūt kādu citu stāstu, varbūt kur atstāt kādu emociju, kas ir sakrājusies. Vieta, kur satikt cilvēkus savējos. Un tā ir vieta, kur tu vari darīt kaut ko radošu un to, kad tu vēlētos varbūt izpausties. Jā, mana ikdiena ir izmainījusies, un es pati esmu izmainījusies. Es esmu kļuvusi tāda, interesantāka. Izmainījis tas tāpat kā jebkuram, kurš nodarbojas ar kaut ko, disciplīna, atteikšanās varbūt no kaut kādiem, no kaut kā atteikties, no svētkiem, varbūt tā. Līdz ar teātri es esmu labāk iepazinis pats sevi. Un varbūt arī esmu iemācījies būt godīgs pret sevi. Jo varbūt šķietami liekas, ka teātris ir izlikšanās un spēle, bet patiesībā tā ir patiesība. Pirms es tā pievērsu uzmanību, ka amatieru teātrim kā tādam, man tas, amatieru liktos kaut kas tāds tā kā zemāks līmenis. Bet, teiksim, tad, kad es pirms 10 gadiem redzēju no sākuma Mazajā ģildē teātri, sagadīšanās pēc, un skatoties vienkārši to, kāda ir atdeve, tātad to jau var salīdzināt daudzās, varbūt, niansēs, kaut kādā ziņā dabiskumā ar īstu teātri. Tas vienmēr sākas tā. Man piezvana režisore un saka, Laura, man priekš tevis ir loma. Tāds, labi, klausos stāsti. Un tad ir kaut kāds stāsts, un tad ir projekts, un tad uz to projektu tad viss pārējais tiek nolikts malā.
Un tad, protams, tas pilnībā nomaina absolūti visu manu ritmu. Un tad tas projekts beidzās, un tad es atkal atgriežos savās iepriekšējās nodarbēs. Nu, tas piešķir tādu spraigumu ikdienai arī. Jā, noteikti. Darbošanās dzīves ritmu man noteikti ir izmainījusi un uz straujāko pusi katrā ziņā. Cilvēks saskarsmē ar citiem noteikti būtu savādāks. Kaut kāda drošība ir teātris devis, iemācījis daudz lietas. Es amatieru teātrī darbojoties, esmu piedzīvojis tādas situācijas, kādas man diez vai dzīvē kādreiz nāksies piedzīvot. Ļoti liela dzīves pieredze ir gūta amatieru teātrī, spēlējot dažādus tēlus, kas varbūt dzīvē es tā nevarētu uzvesties. Šeit varbūt dažreiz es esmu despots, jā. Ināra dod tādas lomas, kur es varu sev parādīt ne no tās labākās puses. Es domāju, tā rakstura ziņā visādas tādas kaprīzes un augstprātīgas sievietes. Jā, dzīvē es neatļaujos tā darīt. Režisorīte Ināra ir ļoti interesants cilvēks. Viņa var būt gan kā draugs, gan kā māmiņa, gan kā palīgs, gan arī kādreiz pateikt, ko viņa domā tā stingri. Ja mēs nodalām Ināru kā cilvēku un Ināru kā režisoru, tad var pateikt, par diviem cilvēkiem es varu runāt. Ja par Ināru kā par cilvēku, tad kolosālākā draudzene. Ne tikai draudzene, kurai tu krati savu sirdi, kā mēdz teikt, bet kura tev var ļoti daudz ko iemācīt. Ļoti daudz. Tieši, ka par attiecībām, arī par to, par kultūru, par Latviju, par latviešiem. Bet, ja runājam par režisoru, tad to es varu apkopot tādā, kad mēs iestudējām Māras Zālītes Zemes nodokli, tad tas bija tā, ka es izraudāju visu savu dvēseli ārā un pilnībā pārtapu par tēlu. Jā, Ināra to tā mācēja izdarīt. Es nevaru pateikt, kā viņa to izdarīja, bet es biju pilnīgi iztukšot un saliku sevi iekšā tikai tēlu. Jā, un pēc izrādes, ja citi pēc izrādēm var dzert šampānieti, tad es pēc tās izrādes neko nevarēju. Neko. Man ļoti patīk, ka Ināra mēģina atkost to raksturu. Viņa pirmkārt jau perfekti piemeklējusi lomām tēlus. Jā, pie tos cilvēkus, kam teorētiski tā loma varētu arī ļoti labi sanākt. Un tad viņa var redzēt, ka viņa vienmēr ir domājusi un funktierējusi un mēģina atrast to pareizākos vārdus, pareizāko pieeju, kā tam konkrētajam aktierim mēģināt saprast to tēlu, ko viņa pati ir izsapņojusi, kā viņa to tēlu ir izdomājusi. Un tad pirmkārt ir tas, un tad tikai pēc tam uz tā visa liekās arī tā paša aktiera personīgā interpretācija par to, kā viņš to tēlu sajūt. Tā ir tāda ļoti interesanta mijiedarbība, bet sevišķi pašā sākumā, kad viss tas vēl ir meklējuma procesā. Es režisori raksturotu kā sirds cilvēku. Ar šī vārda visplašāko nozīmi, kādu ir iespējams iedomāties. Ja režisors grib tikai realizēt savu ideju, viņš var piespiest tos aktierus izpildīt viņa iegribas. Bet tad tie cilvēki var kļūt par marionetēm. Mans uzdevums ir, lai viņš jūtās labi, es neesmu nekāda paiņa. Es pasaku, ka šitas nav labi, šitas nav, šitā nedari. Bet tas nenozīmē, ka es viņu iznīcinu. Es viņam esmu, kā varētu teikt, reizēm varbūt
kā skolotāja. Varbūt viņš man uztver varbūt kā mammu, cits uztver varbūt kā vecmāmiņu vai kā savādāk, es nezinu, kā nu kurais. Bet mani tas nemūsina, jo mans uzdevums ir kopā ar viņiem radīt darbu. Pelnrušķīte, tā laikam bija pirmā. Es biju viena no tām sliktajām māsām, Anna Marija. Jā, ļoti interesanti izrāde. Varētu teikt, filmas variants bija fiksā idejā, kur mēs 3 aktieri darbojāmies tādā ļoti interesantā veidā, sākumā mēģinot tikai Zoomā, un pēc tam šis darbs nokļuva akurāti ir muzejā, un mēs izveidojām tādu kā filmiņu. Tas bija ļoti interesanti. Katra loma ir piedzīvojums. Man pat grūti ir izcelt vienu vai divas, jo katrā lomā piedzīvojums ir no jauna, tā ir jauna iemiesošanās, jaunā tēlā. Un veidojot katru tēlu, es materiāli ņemu no sevis, no savas iekšienes, no savas iekšējās pasaules. Un to darot, tieši tēla veidošanas procesā es ļoti daudz uzzinu par sevi. Spilgtākā loma ir baroneses loma Minhausena precībās. Vispilgtākais iespējas par to, kad es iejutos akurāteru kundzes tēlā, kad mēs Jāņa akurāteru muzejā izrādījām Jaunsudrabiņu lūgu, jo pliks, jo traks. Un tad es biju mājas māte, kas arī vēsturiski tur tajās telpās grozījās un uzņēma viesus. Mana spilgtākā loma laikam arī ir pati pirmais darbs teātrī Rampa. Un tā laikam ir Mārtiņa Zīverta Lūgas fiksā ideja ekranizējums, un tā ir Zālapa loma. Ļoti neparasts raksturs, savdabīgs raksturs un diezgan sarežģīts. Varbūt arī tieši tāds man atbilstošs. Šobrīd Minhausens ir ļoti spilgta loma, bet pirms tam es domāju, ka tas ir bijis Jaņuks. Un, jā, runājot vēl par vēsturi, pirmo lomu, ko es atceros un ko es spēlēju, tā bija Sunciem Zenovs, biju slaucītājs. Viņa nekad neaizmirsīsies kā pirmā. Tas ir neatbildām, jo man visi bērni mīļ. Es nevaru nevienam bērnam, man ir tik daudz, man ir pašai 5 mazbērni, un man ir tik grūti, kad viņš atnāk, es saku, tu mani mīļākā. Nākamais, kas man atnāk, tu man tas vismīļākais, tu man visskaistākais, tu man visgudrākais. Kā nu katram? Un katram var to labo atrast. Te ne tāpēc, lai es atrunātos, un ne tāpēc, lai pieglaimotos. Es jums varu pateikt tajā brīdī, kad tu to taisi, tad tu atdod visu sevi, un kāds tas bērniņš piedzimst, tāds viņš piedzimst. Paiet laiks, un mēs redzam, vai tas, ko mēs esam izdarījuši, ir bijusi vērtība, vai tas nav. Un nevajag pārdzīvot, ka 5 darbi neiznāk un 6. iznāk. Priekš tā mēs arī dzīvojam. Mēs dzīvojam, mēs mācamies no savām kļūdām. Un ja mums nebūtu kļūdu, tad mēs nebūtu cilvēki. Bijuši kuriozi ir visādi, bet varbūt arī netik ļoti daudz. Bet tas, kas man ir palicis, prātā mēs spēlējām Salas pilī uz ļoti skaists liels skatuves. Mēs spēlējām Salmu cepurīti. Man bija ļoti liela skaista stila kleita, parūka. Un pēkšņi uz skatuves man kurpei papēdis iesprūst vienā šķirbā. Un es netieku nekur vairs. Un es spēlēju kopā ar Hariju Petrotski, un man neatlika nekas cits, kā vienkārši noģībt viņa rokās. Un to es arī izdarīju. Un tad kaut kā tika ar to kurpu galā. Kuriozas situācijas visbiežāk saistās ar teksta aizmiršanu. Un te arī ir liels iegūms no nodarbošanās ar teātri,
ka es mācos improvizēt un iziet no kritiskām situācijām. Tādas situācijas rodas praktiski katrā izrādē. Ir gadījies kurijos mēģinājumu laikā, spēlējot Jetes lomu Jaunsudrabiņu lugā Jo pliks, jo traks, kad pirmo reizi režisori man lūdza norunāt Jetes lomas monologu. Tur tāds garāks brīdis ir vienā epizodē. Un tad, kad es norunāju un redzēju, ka kolēģi bija turējušies un tikko es beidzu runāt, tā bija gardas asaras un smiekli. Es nesapratu, kas notiek, bet tas, ko es sapratu, ka laikam visas aktrises, kas līdz šim bija atveidojuši Jetes lomu, laikam to monologu bija ierunājušas stipri atšķirīgāk. Rampai gribētu novēlēt optimismu un vēlreiz optimismu un lielu dzīves prieku. To kopības sajūtu, kas mums ir kolektīvā, nepazaudēt un arī turpmāk turēties kopā. Novēlēt jau vienmēr gribas tikai to labāko, to skaistāko, bet dzīvē jau tā nenotiek. Katra sezona ir savādāka. Tas ir atkarīgs no aktieriem, kādi ir atnākuši, kā viņi grib darboties. Jā, es tad novēlētu Rampai, lai Rampā vienmēr ir spēlēt griboši aktieri. Tas varbūt ne teatrāli, bet vienkārši tā, ko es vēlu visiem kolektīvam veselību. Viņi ir mālaši, kā tik tālu tikuši, un tas ir, lai turpina un neapstājās. Un režisorē veselību. Nezaudēt humora izjūtu, iet ar prieku, dzīvot nost. Lai mēs spētu kaut kā ieintriģēt vairāk jaunus cilvēkus, jauniešus, lai mums būtu visas paudzes pārstāvētas. Jo katrā ziņā jaunieši nāk ar savu domāšanu, ar savu interpretāciju, un tas tad mūsu kopdarbu padarītu tādu spraigāku un dzīvīgāku. Es nesaku, ka tagad tas nav pietiekami dzīvīgs, bet, protams, ka paudzes mainās jebkurā jomā, un mūsu jomā jau arī paudzēm jānomainās. Visiem Rampas dalībniekiem es novēlu saglabāt optimismu, darboties gribu un vienmēr gūt gandarījumu no padarītā. Rampai vienmēr palikt jaunai, aktīvai, darbīgai, un kas man ļoti patīk Rampā, Rampas kolektīvs, kaut kur aizbrauc vai kaut kur kaut ko dara. Manuprāt, tā ir tā sirsnība, tā ir tāda vienkāršība un mīlestība, ko šis teātris spēj dot cilvēkiem. Saistībā ar jubileju es gribētu visai teātris studijai un katram savam kolēģim, katram aktierim, režisorei un visiem, kas kopā veidojam izrādes, novēlēt radošu prieku un gūt prieku no tā, ko mēs darām. Un prieka tiešām ir tik daudz, ka gūstot viņu šeit, šajā nodarbē, es viņu pēc tam iznesu dzīvē, un viss dzīve kļūst priecīgāka un maina tonalitāte, kļūst gaišāka. Situ pie loga, laid iekšā, nesu tev rožu, vainagu, vainagu. Tu pie loga, laid iekšā, nesu tev rožu, vainagu.